up my needles, start to weave, creating warmth with every stitch I achieve. In the loops of yarn, I find my peace, a world of colors, a soft, sweet release. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Crochet hooks dance, swift and bright, crafting wonders in the quiet night. From scarves to sweaters and hats in pairs, knitting and crocheting love with tender care. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Our love remains in every knot and loop it sustains. Threads of passion, never to fray. With every creation, I find my way. Knitting love in every row, crocheting dreams in patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love,
Čau! Mani sauc Līga, Mans vārds ir Andrejas, un Līga ir mana sieva. un Andrejas ir mans vīrs. Jā. Kā jau es jums pagājušajā teicu, mēs dosimies atvaļinājumā. Un tagad mēs esam dīkti tālu prom no mājām. Kur tad mēs esam? Lofoten. Ļoti skaisti. Jā, šeit ir tiešām ļoti skaisti. Nu tā tad jā, mēs esam atvaļinājumā. Mēs esam nobraukuši ļoti tālu. Mēs izbraucām, nemācēšu pateikt, kurš tas ir Zviedrijas krasts, austrumu krasts, jā. Piestājām visās lielākajās pilsētās, vairāk vai mazāk. Pirmo reizi izmēģinām dzīvot teltī, lai gan jumta teltī, tomēr mazliet ērtāk nekā uz zemes. Un tad, nu jā, pagaidām tūlīt būs nedēļa. Un šodien mēs nokļuvām mūsu lielajā galamērķī Norvēģijā, jeb Lofoten. Tas, laikam, varbūt skaitās Lofoten salas, varbūt būtu pareizāk, ja godīgi īsti nezinu, bet te ir brīnumaini skaisti. Lai gan mēs vēl esam tikai pašā sākumā, bet es domāju, ka jāuzfilmē kaut nedaudz šodien, jo sola diezgan lietainu laiku un nevar zināt, vai vēl iznāks. Bet es ceru ļoti, ka es varēšu vēl kaut ko nofilmēt no šejienes. Tad, nu tā, kā jūs redzat, man mugurā ir pabeigts projekts Lily Sweater pēc Žanetes aprakstā. Es mēģināšu pienākt tuvāk. Lūk. Šādi viņš izskatās. Tā, tad šis Fire Lily Sweater bija mans dzimšanas dienas uzmetums. Tagad es domāju, kurā gadā tas bija 24. manuprāt. Kā jau pamanījāt, visi mani dzimšanas dienas uzmetumi tiek adīti ļoti ilgi. Bet tas tā normāli manā ātrumā. Man īstenībā viņam visilgāk gāja tas Leatherback Jacquard metode. Viņa īstenībā bija ļoti laba, jo tās pārsteipu vietas neredz, jo parasti man redz cauri to otras krāsas dzīvi, sevišķi, ja kontrasts ir lielāks, tad spīd cauri, diemžēl, bet ar šo nekas nespīd cauri. Bet es adīju ar tik mazām adatiņām, smalkām 2,5 mm, vai tik es neadīju. 3 man šķiet tie nebija, bija 2,5. Tad es arī negāju uz mazākām adatām valnīšiem, adīju visu ar vienām. Jo vēl mazākas es vairs negribēju. Tas būtu par traku. Jā, un tad, kas vēl notikās, viņš ir adīts no Rauma Inka dzijas, tā ir alpaka. Un kontrasta krāsa, jā, Žanetei oriģinālā kontrasta krāsa bija, man šķiet, ka katrai puķei bija cita krāsa vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es izvēlējos dziju, kura pati maina krāsu, tad man tās krāsas ir mazliet tā dažādās vietās. Un tā bija norvēģu zeķu dzija, Nordlīs saucās. Viņa man jau citos džemperos arī ir izmantota. Viņai tik foršas krāsu pārējas ir, man ļoti patīk. Un tad, nu tā, šīs pirmās atvaļinājuma nedēļas laikā es esmu, protams, adījusi. Pa vakariem īstenībā adīt man īsti nav sanācis. Esmu adījusi tikai tik, cik es adīju mašīnā. Un tad es esmu cīnījusies ar Jūliju Zeķi, Renātes tajā Singing Sock Together 2026. Un es izvēlējos šoreiz adīt vienu zeķi, jo es citādi šogad nepiedalos. Bet pagājušajā gadā bija ļoti līdzīga Jūlija tēma, un man bija ļoti grūti izvēlēties, kādu zeķi adīt. Un tieši, kad pienāca jau augusta tēma, tad iznāca jauns apraksts, kā viņš tagad saucās, Lilla Boten, Little Boat Socks. Tas autora bija Sofija Steils.
zviedru dizainere, kura šobrīd, manuprāt, dzīvo Norvēģijā, Oslo. Un tad tādas bija tās zeķītes ar laiviņām un ar vilnīšiem. Adu abas reizē, tāpēc, ka es nezinu, vai man dzija pietiks. Tā, tūlīt redzēsim. Un arī otrā ir gandrīz tikpat tālu uzadīta. Šodien pādīju pirmo mazliet tālāk, bet citādi abas bija vienādi. Jā, jo tās zilās dzijas man ir tik, cik ir. Nezinu, vai pietiks. Ceru, ka pietiks. Ir man viena rezervītē. Ja nu būs krīze, bet es ceru, ka nebūs krīze, jo es negribu iejaukt trešo toni kaut kur beigās. Tā, ka tad jau redzēs. Un šīs es adu, kā parasti zeķes ar 2 mm adatām. Izmantoju dziju atlikumus no Arveta Classic, izņemot šo gaišākā zilā ir no Javol, bet viņa jā, ir ļoti līdzīga Arvetai. Tad, jā, šobrīd nekas cits nav vadīts, jo fokusējos uz zeķēm, lai gan es domāju, ka es viņas šonedēļ varbūt arī nepabeigšu. Jo tagad savu Norvēģiju braucot ir tik daudz skaistu skatu, ka es šodien patiesībā nomainīju adīklīti un jau dažas rindas uzadīju manai tai ķeltu jaciņai. Lai var vairāk skatīties plogu un nav tik daudz jāskatās rakstā. Nu, nav te nekāds baigais raksts, bet tāpatās visu laiku jāskatās, kā tie valdziņi mainās un tā. Tad, pagaidām tā un gaidīsim atmaļinājuma turpinājumu. Čau! Šodien ir otrdiena. Mēs esam aizbraukuši vēl gabaliņus priekšu. Un nu jau mēs esam pa īstam Lūfūten. Un šodien man ir slepens maisiņš. Kas ir maisiņā? Netālu no kempinga, kurā mēs nakšņojām vakar, izrādās, ka bija dziju veikaliņš. Un mums, protams, viņu vajadzēja apciemot, apmeklēt. Un tad es iegādājos dziju vienam no krekliņiem, kuru es rādīju pagājušajā video. Tad skatīsimies, kas sācītim vedrā.
Lācītim vēderā ir Sannes Gone Sisu. Šāda garšīga krāsiņa. Tā ir 80% vilna un 20% neilons, 175 metri 100 gramos. Un otra dziera, kur viņi ies kopā, ir Sannes Gone Tin Silk Mohair. Un mohēra, kā jau mohēra. Un, kad viņas saliek kopā, vienkārši nosiekaloties tādas sulīgas ogas. Es nevaru sagaidīt, kad es viņu varēšu sākt adīt. Jā, tas ir šodienai arī viss no Lofoten Bobil Camping. Atā! I pick up my needles, start to weave, creating warmth with every stitch I achieve. In the loops of yarn, I find my peace, a world of colors, a soft, sweet release. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love we find our seat. Crochet hooks dance, swift and bright, crafting wonders in the quiet night. From scarves to sweaters and hats in pairs, knitting and crocheting love with tender care. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love we find our seat. Through the seasons, our love remains in every knot and loop it sustains. Threads of passion, never to fray. With every creation, I find my way. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love we find our seat. Čau! Mēs esam mūsu nākošajā pieturvietā, mūsu nākošajā kempingā, un šodien mēs atrodamies Lofoten Beach Camp. Nav tik skaists skats no teltsvietas. Nācām uz pludmali, lai uzfilmētu kaut ko. Un ar šo burvīgo kalnu, jeb kalniem fonā vienkārši ģīpst no visiem šiem skaistiem skatiem. Un dienas lielais notikums, man ir pabeigts darbs. Pavisam tikko 10 minūtes atpakaļ savilku pēdējos diegus. Šīs tā tad ir manas Little Boat Socks pēc Sofijas Tales apraksta. Mazas laiviņas un vilnīši. Jūras pusē mums ir slikta gaisma,
Bet tas nekas. Zeķītis iet, peldēties. Piču paču, piču paču, piču paču. Viņas vēl nav izmazgātas. Es apsveru tomēr viņas šovakar iebāzt kaut kādā ūdenī, bet es domāju, ka man viņas noteikti neizžūs šajā drēgnajā laikā, jo ārā ir kaut kādi 13 grādi. Pusdienu lija lietus šodien, un es domāju, ka dikti labāk rītdien nebūs. Bet, var cerēt vismaz uz mazliet saulīti. Dzija man pietika, jo jūs jau redzat, kad ir zeķes ir gatavas. Tumša zilā palika pāri šitik un gaiša zilā. Ļoti nedaudz, bet jēj, pietika. Un tas ir pats galvenais. Otras dienas moments, ja patiesībā pirmais, jo zeķis jau es pabeidzu tikai kādu stundu atpakaļ. Es biju Lofoten Wool veikaliņā. To mēs atklājām diezgan nejauši vienā ciematiņā, kur bijām iebraukuši. Un tad man bija jānopērk suvenīrs no turienes. Un tad es nopirku 2 šādas šķeterītes. Un tagad man ir jālasa, kas tas ir. Tā ir balta rudens vilna no Vestvogoj. Šī zilā ir kārdat, es to vārdu pārtulkoju, bet es aizmirsu, kopā ar kaut kādu melno aitu vilnu no Ziemeļa Norvēģijas, un viņa ir krāsota ar indigo. Un šī rozā ir balta aitu vilna, jeb jēru vilna no Vestvogoj, krāsota ar, te ir tāds jocīgs vārds, košenilla. Es meklēju, ko tas nozīmē. Man it kā rādījās, ka tas ir kaut kāds vīģu kaktusa utis, kas izklausās nevisai forši, bet es vēl domāju, nevaru saprast, kāpēc šeit otrā pusē ir ugunspuķa bildītē. Tāpēc neesmu pārliecināta, bet grūti pateikt. Un šī ir divkārtīgā vilnas dzija. Viņa tā tad ir vietējā dzija no šīm salām, no viņu aitām, un viņa tika krāsota turpat netālu stundas attālumā no veikaliņa, kurā mēs bijām. Un kartē es atradu, kad kaut kādu gabaliņu prom bija arī vēl viens otrs veikals. Un krāsa nosaukumi ir brojūpt. Es nezinu, ko nozīmē bro norvēģiski, bet dziļš kaut kas, un geitrams tā rozā. Un no šīm 2 šķeterītēm iznāks cimdiņi. To man apstiprināja veikala pārdevēja. Vienīgais ir tas, ka šie cimdi būs zelta vērtē, jo šī dzija tik tiešām nebija lēta. Bet šis ir kaut kas īpašs, ļoti tālu prom, kur sen sapņoju nokļūt. Tāpēc nevarēja viņu nenopirkt. Bija pēc tam vēl viens dzija veikals, ko kamēr ēdām bulciņas, jau atvērās. Viņš bija ļoti jauks iekšā. Es ielikšu arī video no tā veikaliņa, bet tur gan es neko nenopirku, jo pačukstējuši, ka es jau iepirkos arī 3 vai 4 veikalos Zviedrijā. Tos es jums parādīšu vēlāk pirkumus. Tas nozīmē, ka es esmu veikusi jau diezgan daudz pirkumus, un varbūt pilnīgi katrā veikalā tomēr kaut ko nepirkšu. Tad tā. Tas šodienai arī viss, un uz tikšanos nākamreiz. Čau! I pick up my needles, start to weave, creating warmth with every stitch I achieve. In the loops of yarn, I find my peace, a world of
of sweet release. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love we find our seat. Crochet hooks dance, swift and bright, crafting wonders in the quiet night. From scarves to sweaters and hats in pairs, knitting and crocheting love with tender care. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love we find our seat. Through the seasons, our love remains. In every knot and loop it sustains. Threads of passion, never to fray. With every creation, I find my way. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and Čau! Nu, mēs esam izbraukuši ārā no Norvēģijas. Vakardien mēs bijām Trondheimā, bet jau pēcpusdienā ieradāmies Zviedrijā. Un tad mēs nakšņojām pie ūdenskrituma vienā kempingā, un šodien mēs uzkāpām Ores Kjutan. Tas ir šeit augstākā kalna virsotne šajā apvidū. Un te ir burvīgs skats uz šejieni. Jā, un šodien es jums nolēmu parādīt manu paveikto projektu. Tas ir Kardivīnek džemperis pēc Ann Vencela apraksta. Adīts 2 diegos Filkolāna tīlijā un 1 diegs Filkolāna saga. Tātad 2 mohēras diegi un 1 diegs jēra vilna. Un jūs varat iedomāties pašu neticamāko. Man tā jēra vilna pietrūka. Es pasūtīju 1 kamoliņu papildus no šķiet, ka tā paša veikala, kurā es viņu pasūtīju pirms tam. Jo šis bija mans jaunā gada uzmetums 2024. gadā, ja es nekļūdos. Tas nozīmē, ka es dzīvi pirku diezgan sen. Man atnāca pilnīgi tā pati krāsas nianse, kas manām oriģinālajām ficītēm bija. Lai gan uz to es tik tiešām necerēju un domāju, kad mohēra ir 2 diegi, tad krāsas nianse noteikti nemanīs. Bet šādu veiksmi, tas tik bija kaut kas par to milzīgs prieks. Un jā, adatas bija 4 vai 4,5 mm, bet mazliet lēns adījums, jo tomēr tajās rindiņās, kur jākrasto valdziņi, viņi ir jākrasto tik tiešām visi valdziņi. Bet, superīgs džemperis nav ļoti oversize. Piedruknes ir vairāk oversize nekā pats džemperis, manuprāt. Bet šī brauciena laikā es viņu esmu vilkusi gandrīz katru dienu. Vai no vakaros, vai no rīta. Citreiz arī pa dienu atkarībā, kur bijām un ko darījām. Bet tik tāds mīksts un foršs un cozy. Un man baigi patīk šis variants, ka viņš ir lielāks nekā visi mani pārējie apspīlētie džemperi. Un tā, tad mēs kāpsim lejā no kalna. Mums ir jānokļūst līdz tai ēkai. Un no turienes mēs brauksim lejā ar tādu trošu vilcieniņu vai kā viņu nosaukt. Tas būs bišķiņ ātrāk nekā iet visu ceļu lejā. Un tad mēs tālāk dosimies Sēlēn virzienā. Tie ir mani
mīļākie kalni, vai arī mīļākie tāpēc, ka tie mums ir vistuvāk mājām, tikai 3 stundu attālumā apmēram. Un tad tur mēs vēl arī mazliet pastaigāsim. Bet nu jau dodamies māju virzienā. Tad nu uz tikšanos. Tā pagaidām. Nu ko, sveikas vēlreiz, pēdējo reizi šim video. Kā jūs jau redzat, nu es esmu atgriezusies mājās. Pēc mūsu pēdējā pārgājiena bija jau vakars un bija tālu jābrauc, lai tiktu mājās, tāpēc kalnos vairāk neko nofilmēt nesanāca. Tad nu rādīšu pēdējo daļiņu no mājām. Bet jā, mūsu lielais road trips ir noslēdzies. Bijām projām precīzi 2 nedēļas. Atgriezāmies mājās otrdien vēlu naktī. Nogājām pārgājienu 18 kilometrus, nepilnas 5 stundas. Bet izmēģinājām jaunas takas, kuras agrāk nebija ietas. Kaut arī pie tiem pašiem kalniem, kur ir daudzreiz jau braukts. Un laiks bija ļoti labs, nebija tik karsts, bet bija skaistas zilas debesis, bija forši. Bet tagad es domāju, ka es jums parādīšu, ko es esmu nopirkusi mūsu road tripa laikā. Šķiet, ka vienu dzīvi es jums parādīju, tad, kad mēs filmējām Lofoten Beach Camp. Tas bija tas mazais maisiņš no Lofoten Wool ar šīm 2 dzīņām. Tad par tām es vairāk arī neko neteikšu. Bet es biju vēl 1, 2, 3, vēl 5 veikalos izņemot šo. Un tad jums noteikti varbūt interesē, kur tad es biju un ko tad es nopirku. Beigās man to suvenīru sanāca vairāk nekā vajag. Es sarēķināju savu dzīves bilanci vakarā. Un atvaļinājuma laikā es esmu nopirkusi 1 kilogramu un 550 gramus. Un pēc tam vēl atklājās, ka bija arī mazliet zeķu dzija un tā ficīte, lai pabeigtu manu to rozā džemperi, nu, kas neskaitās pie atvaļinājuma road tripa, bet pie jūlija mēneša bilances skaitās viņa tā vai tā. Līdz ar to man jūlija bilance aizgāja vienalga plus 930 grami kopumā. Man tā šķiet, jā. Bet, nu, sākam ar dzijām. Pirmais veikals, to es atklāju nejauši, plānots viņš nebija, bija Elvis Gone. Tas jau bija diezgan uz ziemeļiem. Un tur man iepatikās šī dzija, jo bija uzadīts parauga džemperis, kurš likās tāds maigs un mazliet tādu vēsuma sajūtu deva, lai gan ņemot vērā sastāvu, baigi vēsā dzija tā nevarētu būt. Bet, nu, to krāsu, kas man vislabāk patika no tām, kas tur bija, es nopirku. Tā ir šāda skaista, tumši sarkanīga. Tātad šī ir Concept by Katja, Alpakīna. Un skatā, tur ir 75% alpaka un 25% poliemīts. Un 100 metros, bet 100 gramos ir aptuveni 350 metri. Un
Es vēl padomāšu, vai es adīšu līdzīgu džemperīti, tā kā viņiem bija veiklā uzadīts, vai arī es atradīšu kaut ko savu, bet man ļoti patika tas uzadītais materiāls, un tad nu šī dzija devās līdzi mājās. Tā, nākošais, tā, te nav nekāds, nav pamanāms, no kurienes tas ir. Nākošais pirkums bija veikalā Pēršons Gone, kas atrodas Umeå pilsētā. Šeit Zviedrijā Umeå ir tāda kā adīšanas meka. Tās viņu vietējās adītājas to arī tā sauc pilsētu gandrīz vai, jo tur ir daudzām ir podkāsti tajā pilsētā un, arī viena no lielākajām Zviedrijas pilsētām, protams. Un tad šis veikals ir ļoti populārs un daudz dzirdēts, un viņu obligāti vajadzēja apmeklēt. Tad es tur iegādājos šādu dzīvu Sandnes Gone alpaka silke. Alpaka silke, tas būs kaut kas jauns priekš manī, vēl neizmēģināts. Bija ļoti maiga un forša. Un tā tad, kā jau varam nojaust, šai dzīvei sastāvā ir 70% baby alpaka un 30% mulberry silki. Es domāju, ka šī būs baigi superīgā. Un tā, tūlīt apstīšos. Šai es it kā skatījos arī projektiņu. Tā, es jums tūlīt arī parādīšu kādu, lai var redzēt, ko tad es gribēju adīt no šī. Tur īsti dzīves tie metri neatbilda, bet mēs ar pārdevēju tur mazliet padomājām un it kā vajadzētu derēt. Vienīgi varbūt izmēru savādāk un nāksies adīt. Tas ir Sommarvisa top, dizainere Ronja Kahalehto. Tas tāds, diezgan vienkāršs krekliņš, bet kas man uzrunāja visvairāk, bija šī apakšmalas detaļa, tāda forša mežģīna, un pārējais viss ir tā kā gludais adījums. Tā kā no šīs dzīves plānojās šāds krekliņš. Tā. Un vēl es šajā veiklā nopirku arī vienu zeķu dzīvu, jo man krāsojums uzrunāja. Tā ir opāldzija, kas sanāk tādas foršas krāsiņas, bija grūti paiet viņai garām. Vīram arī šīs patika, tad domājam, tad ir jāņem ciet. Un te bija parādīts arī, kāda zeķīte sanāks. Un šī ir parasta zeķu dzija, četrkārtīgā, tas laikam skaitās. Un kas tad ir? 75% virgin wool un 25% poliemīts. Es gribēju kādus metrus atrast arī. 100 grami, 425 metri. Pilnīgi parasta zeķu dzija. Un tad es vēl nopirku adatiņas šajā veikalā. Sandnes Gone adatas es nekad neesmu mēģinājusi. Un šīs bija tādas, nav gluži tās unicorn, kas ir tādas savītas, bet tādas kā četrkantīgas. Man nav izņemts no iepakojuma, varbūt tur nevar redzēt, varbūt var redzēt. Bet tādi kā robiņi būs interesanti izmēģināt, kā ar tādām būs adīt. Tā, tas bija mans otrais pirkums. Un mans trešais un pēdējais pirkums Zviedrijā bija arī viena zeķu dzija. Luleå pilsētā, kas arī viena no lielākajām pilsētām labi, es īsti nezinu, cik viņa ir liela. Manuprāt, Umeå ir lielāka, bet arī Luleå ir diezgan liela pilsēta. Un viņi ir tur, vismaz priekš manis agrāk, viņi bija tā kā tur pašā augšā, lai gan ziemeļi turpinās vēl diezgan tālu aiz viņas arī. Tad viņiem viens tas dzīvu veikals bija ciets sestdienā. Nosaukumu viņam neatceros, bet viņam bija tāds jautrs nosaukums. Garna Kūten viņš saucās, tā kā dzīves, tā kā uzņemšanas punkts, vai kā to latviski nosaukt. Bet bija cits veikals, Galeni Gone i Luleå. Tātad, tā kā Crazy in Yarn in Luleå. Un tad es nopirku
Novitas Viola Raita. Šāda varavīksnes dzīņa, nu tādu varavīksnes nevarēja nenopirkt vienkārši. Un tad bija tāds mazais suvenīriņš. Un tātad šī ir arī 4-kārtīgā zeķu dzīja, 80% vilna, 20% poliemīts, un šeit 100 gramos ir 400 metri dzījas. Tā, un mans nākošais pirkums bija, maisīši neizsaka neko, bet es izņemšu tā 2 dzīņas. Šeit es mēģināju atrast dzīju vienam konkrētam projektam, kuram man mohēra ir, bet man nav vilnas diedziņš, kurš atbildīs viņam klāt. Bija mazliet grūti atrast, jo man tā mohēra bija tikai fotogrāfijā, un nebija arī īsti toņi uz to pusi. Man bija kaut kas tāds persiku veidīgs, ko es gribēju pieskaņot. Un no šīs dzīves, par cik man bija 2 ficītes mohēra, tad es gribēju adīt šo Eloise Top, ko es jums jau rādīju. Jo tad man tās 2 mohēras ficītes pietika tai augšteļņai un būtu vajadzējis tikai merino klāt. Bet beigās, par cik tādu piemērotu toni neatradu tur, tad es nopirku pilnīgi citu dzīju. Un tonis bija ideāli saskaņots, šādas 2 krāsņas, un šāda krāsa manā gardrobē vēl nav, un viņa bija ļoti, ļoti skaista, un tāda ritīgi sulīga. Tātad pirmā dzīja būs Sandnes Gone Sisu. Sisu man mājās ir, bet man šķiet, ka no viņas adījusi vēl neesmu. Un viņai ir zeķu dzīves sastāvs, 20% vilna un 80% vilna un 20% neilons, un viņai ir garums 175 metri 50 gramos. Un tad viņai klāt būs arī Sandnes Gone Thin Silk Mohair. Ar šo mohēru es esmu adījusi diezgan daudz, jau vairākus gadus. Un jā, šeit ir tā 57% mohēra, 28% zīds un 15% vilna. 25 grami un 212 metri. Nu, šī ir krāsa vienkārši dievīga. Un jā, šis veikals saucās, kā viņš saucās, Garnbutikken i Lødingen. Tas bija pirmais veikals Norvēģijā. Un tad es vēl arī, šo man liekas, man iedeva pa velti tā pārdevēja. Viņa, manuprāt, bija kādreizējā veikala īpašniece, un tagad viņai laikam meita to veikalu ir pārņēmusi, ja es pareizi sapratu, jo mēs runājām viņa norvēģiski, es zviedriski. Tad es tā turēju vīru tūmā, ja nu gadījumā es nesaprotu. Jo it kā valodas ir pietiekoši līdzīgas, lai saprastu viens otru, bet zviedru valoda tomēr nav mana dzimtā valoda, tāpēc es pieļauju, ka es varu arī visu nesaprast. Un tad es nopirku šādu, jeb saņēmu dāvaniņā šādu, nezinu, kā viņu nosaukt, viņu var piešūt klāt tādu etiķetīti pie savā adījuma. Un tur ir rakstīts Ut på tur aldrig sur. Izņemot vienu burtu, viņš zviedriski ir pilnīgi tāds pats teiciens. Un viņu varētu pārtulkot tā, kā dodies kaut kādā pārgājienā, kaut kā tam līdzīgi, bet tā kā neesi dusmīgs vai neapmierināts. Tā kā dodies laukā un tā ar labu noskaņojumu un tam līdzīgi. Tad tikai būs jāizdomā, pie kura džempera viņš man vislabāk būs piemērots piešūt. Tas bija tas. Pēc tam bija Lofoot & Wool, kuru jūs jau redzējāt. Un tad palika pēdējais veikals. Pēdējais veikals bija Trondheimā. Trondheima jau mums bija pa ceļam uz mājām. Tur bija superīgs veikals. Tas man laikam no visiem patika vislabāk. Viņš bija liels, viņš bija ļoti tāds sakārtots un kārtīgs, un viņiem bija liels sortiments, tik daudz visādu krāsiņu un diezgan daudz dažādas dzīves arī. Man ļoti, ļoti patika.
Un tur es nopirku dziju. Tā, čaukstēs man tas maiss, tā. Un man jāizņem ārā arī šis un šis un šis. Tā, tur es nopirku 3 šķeteres šādu dziju. Es sākumā skatījos uz vienu citu zaļu krāsu, bet tā viņa bija tāda kā zaļonka, gandrīz vai baigi smukais tons, bet beigās izvēlējos šo. Tā ir Hillesvåg Ullvare Fabrik. Dievs, norvēģiski neprotu lasīt. Dzija saucās Solje, norsk pelsullgarn. Jā, kaut kāda 100% norvēģu vilna tā ir. Šo dzijas fabriku Hillesvåg es esmu daudz kur dzirdējusi, gan pieminam, gan podkāstos, gan arī vienkārši Instagramā. Bet es nekad no viņiem neesmu neko pirkusi. Es nezinu, vai viņi ir pieejami tikai Norvēģijā, vai arī kaut kur ārpus var kaut ko nopirkt. Par to man nav ne jausmas. Un šī dzija ir 100 grāmi, apmēram 350 metri. Un es paņēmu klāt arī otru krāsiņu, šādu. Arī ļoti skaista. Un, manuprāt, viņas tikti forši kopā izskatīsies. Kā jau daudz zina, Norvēģija nav lēta valsts, arī dzija nav pati lētākā, lai gan ir tīri ok. Šajā veiklā es nopirku arī dažus sīkumiņus. Un tad gan, ja cenas salīdzina, tad tie sīkumiņi maksā gandrīz vai vairāk nekā dzijas šķetere. Es ieraudzīju šādu ļoti mīlīgu ērlentu, kuru es nopirku ar tādu auniņu. Viņa gan maksāja vairāk nekā šī dzijas šķetere patiesībā. Bet viņa bija tik forša un nebija tā plastmasas sajūta, tad viņa devās līdzi. Tad es nopirku tādu mazu kastīti. Tur, es domāju, manā mūdu maciņā man jau sāk aptrūkties vietas marķierīšiem, un tad es varētu atšķirot kaut kādus marķierīšus, kurus varētu salikt šeit. Un tad es nopirku arī dažus marķierīšus. Tā, 2 marķierīšus es jau nopirku. Tā kā es dievinu ķiršus, tad es nevarēju nepaņemt šo. Ļoti superīgs tāds ķirsītis un maziņš un viegls. Un tad vēl man ļoti iepatikās šī jūras zvaigzne. Arī ļoti skaista. Tā, tad tie ir mani dziju pirkumi no mūsu ceļojuma, gan no Norvēģijas, gan no Ziemeļzviedrijas. Un tā, tad mēs ar mašīnu esam nobraukuši ļoti daudz kilometrus, pāri 3000, manuprāt. Es īsti neesmu sarēķinājusi, bet te vīrs vakar rēķināja. Viņš ir agrāk dzīvojis pašos Zviedrijas dienvidos, un mēs vienmēr sakam, kad ir tālu, un mēs tur diezgan reti ciemos braucam, pat reizi gadā, nē. Un, kad tagad saskaitījām, mēs tur kādas reizes 5 būtu varējuši izbraukāt turp un atpakaļ. Viņš laikam skaitīja vienvirzienā, bet vienalga. Jā. Tad tā. Ko es esmu adījusi mašīnā? Jo atzīšos godīgi, pa vakariem baigi daudz adīt nesanāca. Lielāk, kādu vakaru mazliet pādīju, bet principā, cik es esmu adījusi, ir tas, cik es adīju braucot mašīnā. Tā. Jo es esmu tāda autoprincese, kas var sēdēt blakus un adīt. Tad pirmais ir tamborējums. Mana tā tizlās dzijas sega. Viņa ir kļuvusi šitik liela. Tā, kad mēs izbraucām, es ieliku šo kāpostu marķierīti. Tas nozīmē, es izadīju visu to rozā ficīti, visu lilā ficīti un es esmu iesākusi jaunu rozā. Tātad, 2 fices ir izadītas jebkurā gadījumā. Šis man tāpat netiek prioritēts. Mājās es viņu neēdu tikai tad, kad mēs braucam. Lai gan arī tā kā tagad braucām tik ļoti daudz, ka es taču nevaru tikai to segu tamborēt, tad es sajūtu prātā, man vajag vairāk variāciju. Tā, tad man bija līdzi šis džemperis.
Šis īstenībā baigi daudz uzadīts netika. Tas bija Spring Fling no Pillersticken. Tagad man viņu būs grūti parādīt, jo es esmu uzlasījusi baldziņus abām piedurknēm. Un es viņus mēģināju dabūt uz vienas adatas, lai adītu reizē. Es mazliet pādīju stāvu vispirms, bet tikai tādu mazu gabaliņu no šī arbūziņa. Un tad es uzlasīju abas piedurknes. Un es viņām uzadīju 2 rindiņas, un pēc tam pēdējā vakarā palika tumšs, un man kakla lampa nebija līdzi mašīnā. Un līdz ar to es adīt nevarēju pēdējo gabalu mājapu, un es iesāku adīt piedurknes, pirms es pabeidzu stāvu, jo es atklāju, ka man ir tikai viena ficīte palikusi, otrai man ir vēl šitik, un tad es vispirms pādīšu piedurknes, lai redzētu, cik es tālu tieku ar to vienu fici, un tad es izlemšu, vai man būs pusgarās piedurknes, vai man būs īsais džemperis, jo pēc tā garuma it kā es varētu adīt viņam arī valnīti, un tāds kleitas īsais variants noteikti derēs. Bet man mazāk patīk tās 3/4 piedurknes un tā, jo tad man parasti liekas, kad ir augsti, ja uzvelk tādas pusgarās, tad tāpat tās, var arī vilku blūzi apakšā. Tā. Tad otrais kamols ir aizmucis, un man te ir 2 projekti apvienojušies kopā, jo abi bija vienā somā iemesti. Tā, otrais ir Cardi V-neck, bet Celtic Cardi. Šī rudens krāsu jaciņa. Tā, es rādīšu viņu kājām gaisā, tad būs vieglāk saprast īstenībā. Viņa ir uzadījies šāds gabaliņš. Manuprāt, diezgan daudz tas ir, jo šeit ir garas rindas, par cik viss sadās kopā uz priekšu un atpakaļ. Tā, ka šeit viss notiek. Domāju, izadīšu šo otro kamolu, un tad varbūt adīšu piedurknes. Kopā man ir 4. Manuprāt, otrais vēl baigi daudz nav izadīts, bet, manuprāt, esmu tikusi jau diezgan tālu. Tā. Tad projekts, kurš tika adīts laikam vismazāk, ir mans atvaļinājuma uzmetums. Tas ir Capriccio Top, kuru Žaneta izlaida aprakstu pavisam nesen. Tā, tagad jādomā, kas tā bija par dzīvu, kā viņa saucās. Tā, tad es esmu iesākusi, es jau mājās mazliet viņu iesāku, un tad es apstājos, jo jāskatās, cik viņa būs tālu jāda. Es esmu iesākusi adīt to mežģīnīti. Es viņu jau mājās mazliet iesāku, un tad bija viens vakars, mēs sēdējām diezgan daudz stundas un gaidījām kuģi no Lūfūtena līdz Bodo pilsētai, lai nav jābrauc viss garais ceļš atpakaļ caur Lūfūtenu, tad pa 3,5 stundām varēja ar kuģi pārbraukt uz Sauszemi. Un tajā vakarā tad es sēdēju adīju šo, jo braucot to mežģīni baigi negribējās piņķerēties. Un tad es tūlīt pateikšu, kas tā bija par dziju. Tā, te ir mani projekti, un te ir šīs stops. Un viņam ir dzija no Jārbu Garn, Jārbu Select No. 3. Young Blend with Silk and Alpaca. Rozā krāsā. Tā tad es izvēlējos to dziju. Un viņa ļoti tāda maiga, mīksta forša. Un tagad man būs jāpaskatās. Man laikam bišķiņi vēl tomēr jāpāda, bet viņš tāds staipās un nevar saprast, bet pēc apraksta vajadzētu vēl. Bet tagad mājās varēs bišķiņi mierīgāk viņam varbūt pieķerties. Un mans pēdējais projektiņš, kas tika adīts braucot, bija mans vēl viens uzmetums ceļā no tās Bodo pilsētas, kad mēs tikām uz Sauszemes līdz Trondheimai. Mums bija nepilnu 10 stundu brauciens tajā dienā. Es tur paspēju pādīt vairākus projektus, bet dienas gaitā es izlēmu, ka man ir jāiesāk jauns projekts. Tad esmu tikusi šitik tālu. Mazliet maķierīši grabu un tā. Šis ir Still Light Tunic. Viņa man bija kādreiz sen adīšanas bingo ielikta. Un neatceros, kurā gadā, bet nu jau diezgan sen. Un autore, jeb dizainere ir Vēra Vēlimeki.
tā būs šāda tunika. Man šķiet, ka dažas no mūsu latviešu radītājām viņu radījušas, piemēram, Guna un Ligita varbūt. Tad vienīgi, ko es izlēmu, es negribēju aizmugurēt to cilpiņu un pogu. Tāpēc es izlēmu, ka es adīšu uzreiz pa apli. Tikai problēma bija tad, kad pēc tam bija jāda nepabeigtās kārtas. Bet tad es vienu dienu pagaidīju un ar vēsu prātu sāku domāt nākošā dienā, un nebija nemaz tik traki, un manuprāt, es viņas pareizi būšu uzadījusi, jo vismaz neko jocīgu es te neredzu. Jā, un dzīvi es jums nepateicu, no kādas dzīves es šo adu. Šis ir arī Sandnes Gone. Neesmu es uzrakstījusi vēl kas tā ir par dzīvi. Šī saucās, manuprāt, Sandnes Gone mini alpaka, bet es jums precīzāk sastāvu varbūt izstāstīšu nākošreiz. Jo šo jūs noteikti redzēsiet vēl daudzas reizes. Un krāsiņa ir baigi forša, tāda lašveidīga, persikveidīga. Man ļoti patīk, un tādā krāsā man vēl nekas nav. Tāpēc vien es šo tuniku gribēju jau sen iesākt, bet, beidzot viņai pienāca laiks. Jā, izskatās, ka tas ir arī viss. Šie projektiņi bija tie, kas man bija līdzi, un visas šīs dzīves, kas tika nopirktas esot prom. Vēl man ir palicis 4 dienas atvaļinājumi, un pēc tam būs, diemžēl, jāatgriežās darbā. To man baigi negribās. Un manam vīram atvaļinājums ir vēl 1 nedēļa. Tas ir vēl riebīgāk, bet es aizgāju nedēļu ātrāk nekā viņš. Bet tur mani darba pienākumi ietekmē, kad es nevaru iet pilnīgi tad, kad gribās. Un viņš atkal nevarēja tā kā es gāju. Tad ir tā, kā ir. Tad tāds bija šis mans atvaļinājuma video. Es tur esmu salikusi jums klipiņus no dažādiem veikaliem un mazliet no mūsu pārgājieniem un kalniem un tā. Ceru, ka jums patiks. Un tad jau tiksimies, redzēs, vai vēl vasarā, vai jau rudenī. To laiks parādīs, atkarībā cik ilgi vasarējies, vēl jau var paspēt. Tad pagaidām es teikšu tā un tiekamies nākamreiz.